Laika apstākļi kļuvuši siltāki, un tas nozīmē, ka pilsētā uzsākt ielu remontdarbi, jeb tā sauktā bedrīšu lāpīšana. Vispirms sakārtotas ielas pilsētas centrā, tad maģistrālās ielas. Šobrīd galvenais uzsvars liks tieši uz centra daļas ielām, kuras pēdējo 2 nedēļu laikā ir ļoti lielā apjomā saremontētas, tāpat tās tramvaja tilts. Un šobrīd remontdarba pamazām pāries uz lielākajām ielām arī Jaunliepājas pusē. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kur var pieminēt, ir tas, ka varbūt mazliet mazāk esam pamanījuši tieši šos bedrīšu remontdarbus, jo darba koncentrācija vairāk ir veikta tieši centra daļā, šaurajās ielās ir veikta naktas stundās, kas arī pietiekami veiksmīgi ir izdevies, līdz ar to esam iespējami mazāk arī traucējuši, tā teikt, satiksmes norisi dienas laikā. Asfalta bedrītes tiek labotas pa nakti. Un, protams, uz priekšu arī noteikti redzēsim dienas laikā vairāk uz plastākām ielām, kur var atļauties arī šo darbu fronti palielināt. Ielu remontdarba apjoms jau vairākus pēdējos gadus ir mazāks, kas saistīts ar ielu infrastruktūras pilnīgu atjaunošanu un dod iespēju lielāku uzmanību pievērst mazākas nozīmes ielām un pat iekškvartāliem. Viennozīmīgi jūtam šī pozitīvā tendence par to, ka, ja mēs esam iepriekšējos gadus 7 vismaz ļoti aktīvi pievēršas šiem ielu infrastruktūras sakārtošanai, tad bedrīšu remontam šobrīd mēs varam vairāk pievērsties jau daudzās ielās tieši preventīvi, lai šīs bedres neveidotos. Un es domāju, to arī autobraucēji ir izjutuši arī pēc ziemas sezonas, arī šogad izteiktu ielu, kurās būtu izteikti bedres lielā daudzumā, kā tas ir bijis varbūt labāk laika jau apakaļ, vairāk nav. Līdz ar to šobrīd arī tieši tā strādājam, protams, galvenokārt tur, kur arī ir reāls bedres, bet arī, kas ir tas galvenais uzsvars, ir, ka mēs arī strādājam preventīvi, lai šīs bedres neveidotos vēl tur uz priekšu turpmākajos gados. Tā ir tāda loģiska darbu secība. Vispirms sakārto ielas, bet pēc tam atjauno horizontālo marķējumu. Lielākā daļa darbu tiek plānot un notiek vakara un nakts stundās. Primārais, kas arī katru gadu ir darīts, arī šogad darīsim, ir atjaunot šīs gāja pārējas, gan ar krāsas materiālu, gan ar plastikātu. Un pakāpeniski nākošais solis būs ceļa ātrumvaļņu marķējuma atjaunošana un asas līnijas lielākajās pilsētas ielās. Šie darbi tagad plānot arī maija laikā, varbūt vēl jūnija sākumā, kad šie visi arī būs pabeigti. Tad arī redzēsim pilsētu baltākās krāsās. Visi plānotie remontdarbi jāpabeidz līdz vasaras vidum. Tāpat turpināsies Grances seguma ielu sakārtošana un bruģēto ielu atjaunošana. Savukārt pludmales labiekārtošanas darbi jāpabeidz līdz pludmales sezonas sākumam. Tiesa ņemot vērā vēsos laika apstākļus, aprīkojums tiks uzstādīts pakāpeniski pēc nepieciešamības. Tiek veikti darbi, kuri jau ir, tā teikt, redzami arī cilvēkiem un atklāti tiek darīti. Līdz šim tika vairāk darbi darīti darbnīcās, tas ir gatavoti jaunie pludmales celiņi, remontēts esošais inventārs, pārģērbšanās kabīnes, soliņi un viss cits, kas tiks izvietots pludmalē. Šobrīd tiek izsākts pakāpeniski izvietot pludmales inventārs. Šobrīd, var redzēt, tiek norisinās darbi pie galvenā tā teikt, pludmales ceļa izvietošanas, kas iet no glābšanas stacijas līdz pat gandrīz jūrai. Un ir jau izvietotas laipas izejās uz pludmali. Protams, atbilstoši situācijai viņas vairākās vietās noteikti tiks pagarināts, jo šobrīd vēl pludmales sezonai neesot. Nav nepieciešams izvietot viņas pilnā mērā, tā kā viņas tiks izvietotas sezonas laikā. Liepājas pludmalē šovasar plīvos 2 zilie karogi.
kas ir starptautiski atzīts kvalitātes simbols ar noteiktām prasībām. Tas pludmales labiekārtojumu neietekmē, bet papildus atbildību dienestiem uzliek gan. Zilā karoga esamība vai neesamība, tā teikt, lielos vilcienos darba būtību neietekmē. Protams, tas palielina atbildību par mūsu, tā teikt, apņemšanos un atbildību par šo darba kvalitāti. Ir jābūt precīzi izpildītiem visiem šīs zilā karoga nosacījumu punktiem un nedrīkst būt nevienu brīdi nekādām atkāpēm no zilā karoga prasībām, kas arī tiks un katru gadu vienmēr, kad viņš ir bijis, no mūsu puses ir vienmēr rūpīgi izpildīts. Arī šogad pludmalē, kas ir nemainīga Liepājas vērtība, vasaras sezonā darbosies uzņēmēji, kas nodrošinās gan kafejnīcu pakalpojumus, gan rīkos dažādus pasākumus.